Sieviete uzņem negācijas vakarā. Atnāk vīrs mājās un visu savu dienas uzkrāto negāciju uzkrauj viņai virsū. Tādēļ sievietei ir vispār grūti pastāstīt par savām vēlmēm. Vīrietis bļauj uz viņu. Viņa ierauj sevī, viņa klusē, un viņa ļoti jūtās vainīga par to. Par to, ko viņai pārmet šis partneris. Kaut gan viņš pārmet viņai par to, ka viņš pats nevar nopelnīt naudu. Šī sieviete atkal ieraujās sevī un pieņem lēmumu, ka viņa centīsies pati. Ai, viņai tur bērni, kas pieskatīs. Un tā gadi iet un iet un iet. Un kādā brīdī šī sieviete domā šķirties. Viņai ir apnicis. Bet viņa nonāk atpakaļ. Viņa nonāk atpakaļ tajās attiecībās. Ja tu esi šī sieviete, tad zini, man priekš tevis ir viegls risinājums. Vai arī tu gribi, lai tavi bērni to visu skatās un pēc tam turpina savās dzīvēs. Un lai viņi nāk pie tevis stāstīt, cik viņiem ir grūti, kā uz tavu meitu kliedz viņas partneris, vai kā tava vedekla nāk un stāsta, kā tavs dēls uz viņu kliedz. Vai arī šeit un tagad tu esi gatava lauzt šo patērnu un dzīvot savu piepildīto dzīvi. Tādu, kur tev nav jāslēpj par to, kas notiek mājās. Un kur tu ar prieku arī esi mājās.